Lākar, dāmas un kungi, esam pie iekšlietu ministrijas. Ko jums teica, ka kas te būs, ka par virvi kāps augšā un pestīs viņu tur? Šādi šovakar izskatās bīstamākais noziedznieks Latvijā. Jānis Straumītis sēž 7. debesīs, un Viličs no ārpuses pats sargā. Kā te no visām pusēm. Sakal, 2 ekipāžas te ar migalkām atbrauc. Jānis pavadīs jau 2. nakti izolatorā. Un šodien advokāts netika pielaists viņam klāt, jo procesa virzītājs nebija sazvanāms visu dienu. Pēc tam izrādījās, ka vispār ir aizbraucis kaut kur un būs pēc 2 dienām un esot cita procesa virzītāja. Un tur esot arī pateikuši, ka pie Jāņa neviens netiks iekšā. Risināsim šo te situāciju rīt, lai dabūtu Jānis Straumīti laukā. Bet mēs redzam šeit, cik patruļas gaida un vaktē. Lai tikai kāds, es nezinu, ko te ar virvi, nekāpja augšā pa visiem stāviem un nepestīja ārā Jānis Straumīti, kaut kādu parodiju. Prasīja policistiem, kā viņiem to pasniedz, kāpēc viņiem te jādežūrē, viņiem pavēlēts klusēt. Visi jau pilda tikai savus pienākumus un pavēles, tā viņi to paši redz. Tā arī to redz daļa cilvēciņa, kas teica, jā, tā Jānim vajag. Atcerieties to, ka Jānis Straumītis ir palīdzējis tik daudz cilvēkiem Latvijā pašaizliedzīgi, pat nepaprasot naudu benzīnam. Viņš brauc uz tāliem Latvijas galiem, uz tiesām un uz policijas iecirkņiem palīdzēt cilvēkiem. Un arī tie daži stukači un nodevēji, lielie lempji, kas mums te viens tāds ir. Arī viņiem, ja gadītos kaut kas dzīvē, Jānis pašaizliedzīgi palīdzētu. Tādus nodevējus es neņemtu savā komandā, bet Jānis ir cits cilvēks ar plašu sirdi un visiem gatavs palīdzēt. Un tagad Jānim ir grūts brīdis. Liels paldies visiem, kas palīdzēja, visiem, kas iesaistījās. Izdevās sameklēt pat 2 labus advokātus. Un rītdien ar šo advokātu palīdzību mēs mēģināsim Jāni dabūt ārā no izolatora beidzot. Starp citu, Jānim Straumītim, to gan mums neoficiāli izdevās uzzināt, tiek inkriminēts huligānisms. Mani sauc Rudolfs Brēmans, pievienojoties šim te profilam. Turpināsim jums rādīt, kādā valstī mēs pamazām lieliem straujiem soļiem tuvojamies. Nav mums demokrātija vairāk. Latvija 2024. gads.